Labdien! Priecājos visus redzēt seminārā par vērtēšanu angļu valodas skolotājiem. Mans vārds ir Inga Linda un esmu Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts metodiķe angļu valodā. Tātad semināra sasniedzamie rezultāti. Aktualizēt valsts metodiķu komandas lomu pedagogu atbalstā, skaidrot pilnveidoto vērtēšanas vadlīniju principus angļu valodas kontekstā, noteikti mēģināšu atbildēt uz visiem iesūtītajiem jautājumiem. Vēl viens nopietns jautājums ir aktualizēt jautājumu par angļu valodas skolotāju kopienu. Paldies Ritai Kursītei, kura kā metodiķis veica šo darbu pirms skola 2030, un mēs zinām, ka sākot ar skolu 2030 mums bija MJK vadītāji, kur visas svešvalodas bija apvienotas, bet tomēr būtu ļoti labi, ja mums būtu datu bāze ar angļu valodas skolotājiem, ja ir informācija, ko mēs vēlētos nodot skolotājiem, ka mums pat tiešo šo informāciju saņemam. Jo bieži vien, ja tiek nosūtīta informācija uz skolām, nevienmēr tomēr pedagogs viņus saņem. Un nodarbības, tātad semināra beigās, es jūs informēšu par pedagogu profesionālās pilnveides iespējām angļu valodas skolotājiem. Neliela iepazīšanās. Tātad man ir vairāk kā 30 gadu darba pieredze gan Latvijā, gan arī Skotijā, tāpat tās izglītības pieredze gan Latvijā, gan ārvalstīs, zinātniskā darba pieredze un pieredze organizācijas vadīšanā, jo 8 gadus vadu Latvijas angļu valodas skolotāju asociāciju. Un līdz ar to mēs ļoti daudz līdz šim nodarbojamies arī ar pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanu. Tātad valsts metodiķa loma. Uz doto brīdi ir izveidota valsts metodiķa komanda, un tātad šo metodiķa lomu ir veikt pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību izpēti, tamdēļ ar lūkšu jums tie, kas vēlas aizpildīt aptauju, lai mēs saprastu, kas tieši tad angļu valodas skolotājiem būtu nepieciešams, lai labāk varētu veikt savu darbu. Organizē profesionālās pilnveides iespējas. Šeit gan vairāk ir tā, ka ne tie tik daudz kursi, bet tā būs sadarbība ar pašvaldībām, ar novadu metodiķiem, lai nodrošinātu vienotu mācību priekšmetu saturisko un pieejas attīstību valstī. Protams, arī mums interesē tas, kas notiek ārvalstīs, tātad mēs pārnesam un integrējam starptautisko praksi, izvērtējam saturiskos un pieejas pētījumus, pāraugam metodiskā atbalsta materiālu izstrādes grupu darbību. Angļu valodā gan es saprotu, ka ļoti daudz šie metodiskie materiāli netiks izstrādāti, jo mums ir jau daudz grāmatas, kas ir ar metodisko materiālu. Un veidot sadarbību ar augstskolām, skolotāju profesionālajām asociācijām, biedrībām un, protams, popularizēt labās prakses pārnes mācību priekšmetos, kā arī koordinēt skolotāju mācīšanās kopienu un profesionālās darbības izpētes grupu darbu. Tātad šodienas temats mums ir par vērtēšanu, kas izceļ svarīgāko. Domāju, ka ar šo slaidu jūs jau esat iepazinušies, un ja mēs paskatāmies, tad ļoti daudz jau no tā, ko mēs esam darījuši, šeit nav, bet tātad ir noteikts izmaiņas vērtēšanas pieejā, kas ir no 2024. gada 1. septembra. Tātad tā ir vienota pieeja, ir noteikts prasības skolēnu mācību sasniegumu, vērtēšanas kārtībai un vienota vērtēšanas skala. Un ir precizēti tātad vērtēšanas veidi. Šodien runāsim vairāk par formatīvo un sumatīvo vērtēšanu, tātad formatīvo, kas ir ikdienas vērtēšanu, un sumatīvo, kas ir pārbaudas darbs temata vai mācīšanās posma beigās. Kā arī ļoti liels uzsvars ir uz ikdienas vērtēšanu un pedagogu sniegto atgriezenisko saiti, lai varētu šo mācību procesu uzlabot, jo tas ir tas, ko skolotājs ikdienā dara, lai palīdzētu skolēniem labāk sagatavoties. Pārbaudas darbs fiksē skolēnu konkrētā brīža zināšanas, un lielāks svars ir tiem pārbaudas darbiem, kuri aptver plašāku sasniedzamo rezultātu kopumu, un par to mēs šodien arī vēl parunāsim. Un mēs zinām, ka šajās jaunās izmaiņās tiek noteikts, ka par vērtēšanas uzlabošanu, ka nav iespējams pārrakstīt katru pārbaudas darbu, taču ir iespēja uzlabot vērtējumu mācību gadu beigās.
Tātad, ja mēs runājam par vērtēšanas veidu, tad ir vairāki vērtēšanas veidi, un mēs redzam arī to, kas to organizē. Tātad formatīvā vērtēšana, ko organizē pedagogs, tātad tas notiek ikdienas procesā, un mēs zinām, ka mēs vērtējam ar procentiem, INI, STAP ir pieļaujami, un noteikti tā būs arī atgriezeniskā saite, un tas parāda to, kur skolēns ir šī brīdī attiecībā pret plānotajiem sasniedzamiem rezultātiem. Sumatīvā vērtēšana arī, tātad par to organizē pedagogs, un tā ir kāda mācību, tātad sasniedzamā rezultātiem tēmas noslēgumā, un mēs dokumentējam tātad, kā skolēnam ir izdevies šo sasniedzamo rezultātu sasniegt. Diagnosticējošā vērtēšana, tas ir vairāk skolas, vai to var veikt pedagogs ļoti bieži mācību gada vai kādas tēmas sākumā, un ir arī monitoringa darbs, kas ir valsts, ko organizē valsts, tamdēļ šodien mēs vairāk pievērsīsimies un runāsim tieši par formatīvo un sumatīvo vērtēšanu. Ja mēs paskatāmies uz vērtēšanas procesu, tad mēs redzam, ka tātad mēs sākam ar diagnosticējošo vērtēšanu, secinot, kādas tad ir tā brīža zināšanas un prasmes, un tālāk mums ir vairāki formatīvie darbi, kur mēs redzam, kas izdodas, kas neizdodas, ko un kā darīt tālāk, lai varētu sasniegt noteiktu mērķi. Un sumatīvā vērtēšanā jau kādā līmenī ir sasniedzamais rezultāts. Ja mēs paskatāmies, esat noteikti dzirdējuši šo salīdzinājumu, jeb līdzību ar zupas vārīšanu, tad varētu teikt, ka tā formatīvā vērtēšana ir tas, ko mēs darām procesā, kad mēs pagaršojam šo zupu un secinām, vai tur varbūt, ka ir jāpieliek klāt, varbūt kāda tēma skolēniem ir vēl jāatkārto, ja mēs jūtam, ka kaut kur vēl ir kādi robi, ko vajadzētu aizpildīt, tad tas ir tas, ko mēs darām formatīvajā vērtēšanā, lai skolēnam pēc iespējas būtu lielākas, labākas iespējas, tātad sevi labāk parādīt sumatīvā pārbaudas darba laikā. Un, ja mēs runājam par vērtēšanas noteicošiem normatīviem un atbalsta materiāliem, tad tie, kas ir obligāti, tad tas noteikti ir izglītības standarts. Domāju, ka visi skolotāji to jau ir iepazinušies, un arī skolas vērtēšanas kārtība, tātad vērtēšanas kārtība izglītības iestādē. Un tālāk mēs zinām, ka ir paraugu programmas vai autoru programmas varbūt skolotāji izstrādāta, tā arī metodiskie ieteikumi mācību satura apguvē un vērtēšanā, kas ir kā atbalsta materiāls. Tālāk seko skolotāji izveidots vai varbūt pielāgots tematiskais un vērtēšanas plāns, un attiecīgi skolotāji veidoti stundu plāni. Tātad mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, domāju, ka šo arī jau esat iepazinušies, ka izglītības iestāde izstrādā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kurā nosaka vairākas lietas. Pirmkārt, tas ir, kā tiek apgūts vērtējums mācību gada noslēgumā, kādā veidā tiek izteikti formatīvie vērtējumi, vai tas būs, STAP, vai tie būs procenta darbi. No INI, es domāju, ka daudzas skolas jau ir atteikušās, jau vairākus gadus atpakaļ. Kāda tiek izvērtēta un dokumentēta skolēnu, kādā veidā tiek izvērtēta un dokumentēta skolēnu izaugsme un ieradumi, kā pedagoģi izglītības iestādē saskaņo šo sumatīvās vērtēšanas darbu plānojumu. Tātad parasti tā ir kāda tabula, kur mēs ierakstam, kad tiek plānoti sumatīvie darbi, lai skolēnam nebūtu pārslodzi, tātad vienā dienā plānojot ne vairāk kā 2 sumatīvos darbus. Kā par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību mēs informējam vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kā var iegūt iepriekš neiegūtos sumatīvos vērtējumus, ja skolēns, piemēram, ir bijis slims, un kā var uzlabot sniegumu mācību gada noslēgumā. Ļoti būtiski ir tas, ka šī vērtēšanas kārtība ir saistoša gan skolēniem, gan skolotājiem, tāpēc būtu būtiski, lai mēs esam pārliecināti, ka skolēniem ir skaidrs, kā viņi tiks vērtēti. Un šiem vērtējumiem, protams, ir jābūt reāliem un izpildāmiem. Tātad
tādiem tikai tas, ko skolotājs ir mācījis šajā mācību procesā. Un vēl viena lieta, ka ir ļoti svarīga komunikācija ar vecākiem. Nu, piemēram, strādājot sākumskolas klasēs, 1., 2. klasē, reizi gadā vai varbūt reizi pusgadā, ja bija tāda nepieciešamība, es parasti sūtīju vecākiem ēpastu, kurā es izstāstīju, kas tad ir tas būtiskākais, pie kā mēs šogad strādāsim, varbūt kādi mācību līdzekļi būs, varbūt kādas kancelējas preces ir nepieciešams, tur krāsainie zīmuļi bērniem vienmēr penālī. Tātad šī komunikācija ar vecākiem, lai ir skaidrs, kādā veidā tad šis mācību process notiks. Nu, un ja mēs runājam par formatīvās un sumatīvās vērtēšanas saikni, tad sumatīvās vērtēšanas darbā mums ir 6 sasniedzamie rezultāti, tad būtu būtiski, ka skolēnam ir iespēja pārliecināties, vai viņš ir gatavs šiem sumatīviem vērtēšanas darbiem. Tas nozīmē, ka pa vidu mums ir, es teiktu, ka viens formatīvās vērtēšanas darbs varbūt ir nedaudz par maz, protams, tas ir atkarīgs no jūsu tēmas, cik apjomīgi ir tēma, bet tomēr, ka tie ir vismaz 2 formatīvās vērtēšanas darbi, kuri arī nosad šos sasniedzamos rezultātus, kas tiks pārbaudīti sumatīvās vērtēšanas darbā, un ir nepieciešams, lai jums būtu iespēja ar skolēniem izvērtēt, izrunāt šos formatīvās vērtēšanas darba rezultātus. Tad jautājums par svērtajiem vērtējumiem. Skolotājs mācību gada sākumā izstrādā mācību priekšmeta vai kursa vērtēšanas plānu, ietverot vērtējumu skaitu un katra vērtējuma svaru. Vērtējums svars atspoguļos piešķirto svarīgumu. Vērtējuma svari var būt gan vienādi, gan atšķirīgi. Nu, tātad, ja man ir pārbaudes darbi par noteiktām tēmām, un es uzskatu, ka visas šīs tēmas ir vienlīdz svarīgas, vienlīdz apjomīgas, tad var būt vienāds vērtējums svars. Teiksim, ja man 1. semestrī ir 4 pārbaudes darbi, tad visiem šiem pārbaudas darbiem ir vienāds 25% skaits. Savukārt, ja es uzskatu, ka kāds vērtējums, ja kāds sumatīvais darbs mācību gada vai mācību semestra beigās tiks būtiski uzlabots, tad, piemēram, ja mēs strādājam ar eseju rakstīšanu, tad varbūt pirmajai esejai es likšu šo te svērto vērtējumu kā 20%, jo tas varbūt ir, no mācību gada sākuma skolēni vēl varbūt nav paguvuši tik daudz strādāt ar šo tēmu, bet strādājot vēlāk mācību procesa laikā, es saprotu, ka mēs esam paņēmuši vairākas papildu tēmas, lai skolēns būtiski varētu šo te savas prasmes, kompetences attīstīt un uzlabot, un tātad jau mācību gada beigās vai semestra beigās, tātad šim otrai esejai, piemēram, rakstu darbam, es piešķiru 30%, jo skolēns jau būs būtiski papildinājis savas zināšanas. Jautājums ir, kā tad mēs varam darīt, ja mums ir šie svērtie vērtējumi ir pa vairākiem mācību gadiem. Diemžēl man nebija slaids no angļu valodas skolotājiem, bet šis ir no bioloģijas, un mēs redzam, ka ir gan 10. klase, gan 11. klase, ka ir iespējams tātad redzēt šos svērtos vērtējumus ne tikai klases ietvaros, bet kursa sumatīvajiem darbiem. Tātad par pārbaudas darba veidošanas principiem. Tātad būtisks ir saturs un sasniedzamie rezultāti. Un tie kontroli jautājumi, pie kuriem vajadzētu pieskarties, veidojot šos te pārbaudas darbus. Tātad, vai pārbaudas darbs ir par temata būtiskākiem sasniedzamajiem rezultātiem, vai es pārbaudu darbā mēru to, ko esmu mācījis, vai skolēniem bija pietiekami daudz laiks, lai viņi varētu trenēties, lai varētu šīs prasmes uzlabot. Tālāk par uzdevumiem. Vai uzdevumos tiek pārbaudīts gan zināšanas, izpratni par tematu, prasmes, kompleksie rezultāti? Vai pārbaudas darbs piedāvā dažādus izziņas darbības līmeņus, zināmā mērā proporciju sadalījumu par solo, bet par to mēs vēl runāsim. Vai papildus punktu ieguve
iedot papildus informāciju par sasniedzamo rezultātu apguvi. Nu, piemēram, vai ir vairāki uzdevumi, kas mums nevērtē vienu un to pašu prasmi, tātad pārliecināties, ka šis pārbaudes darbs ir tātad pārdomāti izstrādāts, un vai skolēnam ir viss skaidrs, kas tur būtu jādara, vai varbūt kaut ko varētu ieteikt vēl precizēt. Nu, un tālāk par vērtēšanas kritērijiem un punktiem. Vai vērtēšanas kritēriji ir konkrēti un skaidri, ir skaidrs precīzs punktu sadalījums un nošķīrums, tātad par šiem te svērtajiem vērtējumiem, kāds tas būs proporcionāli, arī attiecoties pret to, cik daudz laika mums bijis par šo tēmu mācīties, ja? Cik apjomīgi šī tēma ir bijusi. Vai tas ir proporcionāli ievērots sadalījums darbā kopumā, jo nozīmīgāks sasniedzamais rezultāts, jo attiecīgi punktu skaitam vajadzētu būt lielākam. Un vai pie kompleksiem sasniedzamiem rezultātiem skolēniem bija iespēja izmantot, pielietot kritērijus un snieguma līmeņa aprakstus mācību procesā. Tas nozīmē, ja mēs veidojām snieguma līmeņa aprakstu, tad mēs jau mācību procesā pildījām kādus darbus, kur mēs pielietojām šo te snieguma līmeņa aprakstu, lai skolēns redz, mēs esam izrunājuši, ko tas nozīmē, kādas tātad šīs prasmes vai kompetences mēs no skolēna sagaidām, lai skolēnam ir pēc iespējas lielākas iespējas saņemt labāku vērtējumu. Nu, un, protams, ka ļoti būtiski ir arī atgriezeniskā saite, un bieži vien ir tā, ka, ja mums ir lielas klases, ir arī skolas, kur nedala angļu valodā grupās, tad ko mēs varētu darīt? Tātad, pirmkārt, atgriezeniskā saite var būt visai klasei. Tātad, ja mēs esam rakstījuši formatīvo pārbaudas darbu vai sumatīvo, parasti es sagatavoju tos, kas bija tie kritiskākie punkti, kuri sagādāja, labojot darbu, es jau redzu, kuri jautājumi skolēniem ir sagādājuši vislielākās grūtības. Tas nozīmē, ka man ir iespēja ar skolēniem vēl to pārunāt, lai skolēni varētu uzlabot. Protams, ja ir iespēja, tad mēs sniedzam šo te detalizēto individuālu skolotāju atgriezenisko saiti, un nekur jau, protams, arī nepazūd gan pašvērtējums, gan atgriezeniskā saite no klases biedriem. Reizēm skolotāji saka, jā, skolēns saņēma pārbaudas darbu, ielika somā, pat nepaskatījās. Tātad es kā skolotājs varu mēģināt darīt tā, lai skolētam tomēr uz šo darbu būtu jāpaskatās. Tātad, kad mēs ar skolēniem esam izrunājuši to klases kopējās tās lielākās kļūdas, tad varbūt, ka es varu lūgt skolēnus strādāt pāros, un viņi viens otram paskatās un paskaidro, kas tā tad būtu nepieciešams, ko viņi varētu uzlabot, lai šo darbu varētu, ja tas ir bijis formatīvais darbs, sumatīvajā darbā veikt labāk. Bieži vien es arī skolēniem pārbaudas darba beigās lūdzu sniegt pašiem secinājumus, tātad tas pašvērtējums var būt arī rakstisks, un arī es pielieku klāt punktu, kādi būs tie nākamie soļi, ko tad tu nākamajā reizē varētu uzlabot, jo mēs līdz ar to arī strādājam ar skolēnu šīm te metakognīcijas prasmēm, domāt par to, kā es mācos, domāt, kā es varētu uzlabot, lai mēs to atbildību ne tik daudz no skolotāja varētu pārlikt arī uz skolēnu. Tālāk mācību procesā, tātad kā notiek plānošana, sākam ar izglītības standartu, tālāk mums ir mācību priekšmeta programma, vai nu tā ir paraugu programma, vai nu skolotāja izstrādāta, tālāk mums ir tematiskais plāns, šeit mēs ņemam vērā tātad gan skolas vērtēšanas kārtību, gan skolotāja, un tālāk jau ir stundu plāni, kur mēs sadalām tātad, kā mēs konkrēto tēmu apgūsim, kādi un par ko būs formatīvie pārbaudes darbi un sumatīvais pārbaudes darbs. Liels paldies Dacei Miškai par sadarbību no Oxford University Press, un Dace jau palīdz skolotājiem arī veidot šos tematiskos plānus, jeb iedot tātad ieskatu, un skolotājiem ir iespēja pielāgot to savai klasei, savām vajadzībām. Un šeit mēs redzam izvērstu tematiskā plāna daļu 7. klasei angļu valoda, stundu skaits tātad mums ir arī dažāds, jo dažas skolas varbūt ar šo materiālu strādās, teiksim, pusotru gadu, daži strādās 2 gadus, tātad tas ir no katras skolas atkarīgs,
un mēs redzam, ka viņi tātad ir apstiprināti mācību līdzekļi. Mums ir noteikts mērķis veidot skolēnu izprat par angļu valodas struktūru un apgūt angļu valodu kā izziņas, uztvers un starpkultūras saziņas līdzekli. Un ir vairāki uzdevumi. Tālāk mēs redzam, ka mums ir šīs lielās idejas saziņai, kontekstā, tekstam, tekstveidai un valodas struktūrai. Nu, un šeit ir lielisks, paldies Dacei, apkopojums, kur mēs redzam, kā tad mums šie te sasniedzamie rezultāti, kas skolēnam būtu jāsasniedz 9. klasi beidzot, parādās šajā mācību līdzeklī, tad attiecīgi jau pa katras konkrētās nodaļas tēmas ietvaros. Tātad tie ir gan sasniedzamie rezultāti, gan arī caurviju prasmes, un tātad, ja es kā skolotājs redzu, ka kāda no šiem sasniedzamiem rezultātiem nav šogad noklājies, man jāapskatās, vai tas ir būts atbildēts, ja ar to mēs esam strādājuši iepriekšējos vai nākamajos mācību gados, varbūt es to plānoju, bet tātad man ir ļoti labi skaidrs, kā mēs ar šo varam strādāt. Nu, un tātad, kas būtu būtisks? Tātad skolotājs savā tematiskajā plānā tātad izveido šo te plānu, kā šīs tēmas ietvaros, kā tas tiks apgūts. Un tātad mēs redzam, ka mums ir pirmās 4 stundas, un pēc pirmajām 4 stundām skolotājs ir ieplānojis formatīvo vērtējumu, tātad tas būs par vārdu krājumu un gramatikas vielu apguvi šajās konkrētajās 4 stundās, un tālāk jau mēs varam arī katrā stundā, tas nenozīmē, ka šis ir formatīvais pārbaudes darbs, bet formatīvo vērtēšanu mēs varam veikt katras stundas ietvaros, ja? Tātad, un sniegt arī atgriezenisko saiti. Tālāk mums ir nākamās 4 stundas, ir nākamais formatīvais darbs, pārbaudes darbs, un mēs redzam, ka pēc tam skolotājiem ir iespēja vēl strādāt ar skolēniem, ja mēs jūtam, ka tomēr kāda prasme līdz galam vēl nav attīstīta, tātad mums ir iespēja vēl uzlabot šīs prasmes, lai noslēguma pārbaudes darbā, summatīvajā pārbaudes darbā par noteikto tēmu mēs jau varam tātad maksimāli labi skolēns var parādīt savas zināšanas. Angļu valoda ir ļoti kompleksa, mēs mācamies, tātad mēs attīstam vairākas prasmes. Pirmām kārtām tātad mēs apgūstam vārdu krājumu gramatiku, tālāk mums ir klausīšanās un lasīšana un runāšana un rakstīšana, un tātad ļoti daudz šo te sasniedzamo rezultātu, bet tātad mums ir jāizvēlas sasniedzamais rezultāts konkrētai stundai, kas tātad būs tas būtiskākais, ko mēs šeit apgūstam. Un tā kā šeit ir ielikts, ka, teiksim, šo te vienu stundu mēs varam, stundu skaits, ko mēs ar viņiem varam strādāt, piemēram, ir 2 stundas, tad jūs redzat, ka tas galvenais ir 2 šie te galvenie sasniedzamie rezultāti, ko skolotājs var izmantot. Kas būtu ļoti būtiski, ka tad, kad mēs komunicējam ar skolēniem, ka mēs stundās izvirzam šo sasniedzamo rezultātu, lai mēs šo sasniedzamo rezultātu formulētu tā, ka tas ir skolēnam sasniedzamā valodā. Ja tamdēļ es ieliku viņu ar sarkanu, I know and can use healthy food vocabulary to express my opinion. Tātad, ja mēs šajā nodaļā runājam par veselīgu dzīvesveidu, ja tad šai stundai es izvirzam tādu kopā šo te sasniedzamo rezultātu, lai tas ir skaidrs arī skolēnam, skaidrs vecākiem. Nu, un šeit ir nedaudz par to, kāds izskatās pārbaudes darbs, un pārbaudes darbā, liels paldies Dacei, tātad mēs arī daudz komunicējām un mēģinājām runāt par to, kā tad varētu šeit atsekties šīs solo taksonomija, un jūs redzat, ka tur pēc solo taksonomijas un šiem te atslēgas vārdiem mēs redzam, kāds tad ir tas domāšanas dziļums. Nu, ja tas ir atceras dažādus daudzuma apzīmējums,
to nozīmes un lietojumu, tad mēs redzam, ka tas ir pirmais līmenis, ja jau tālāk mēs saprotam un spējam viņu pielietot teikumā, jau būs otrais, bet tiklīdz mēs runājam par to jau kādā konkrētā kontekstā, tiklīdz mēs to ieliekam jau tekstā, tad tas jau ir trešais līmenis. Un tad tur bija jautājumi uzdoti par to, vai mēs varam izmantot jau tātad mācību materiālos piedāvātos šos te pārbaudas darbus. Es teiktu, ka noteikti, ka jā, jo šos pārbaudas darbus ir veidojuši speciālisti, pat neviens speciālists, tātad, lai izveidotu vienu mācību grāmatu, tātad, kas ir vienam tādam kursam, tur strādā speciālistu grupa vesela gadiem, pat vairāku gadu garumā, lai viņus izveidot. Tas nozīmē, ka tur jau daudzas lietas ir pārdomāts. Tomēr lūkšu pievērst uzmanību, ka mēs redzam, ka šeit varbūt šajā pārbaudas darbā mums nekur īsti neparādās solo 4. līmenis. Tad man kā skolotāju uzdevums būtu padomāt, kādā veidā es varu dot iespēju skolēniem arī parādīt šo uzdevumu dziļuma pakāpi. Tas nozīmē, ka augšā zaļajā tekstiņā ir rakstīts, ka es pie kāda uzdevuma varu dot vai nu kā papildus uzdevumu, vai varbūt atsevišķu uzdevumu, kur skolēnam ir iespēja parādīt šo dziļuma pakāpi. Piemēram, skolēns var uzrakstīt teikums par sevi, par veselīgu uzturu, par varbūt pārmaiņām, ko viņš ir veicis savā dzīves veidā, varbūt strādājot šī temata ietvaros, jo ļoti būtiski ir, lai mēs šo tēmu sasaistam arī ar reālo dzīvi un ar autentiskiem tekstiem. Ja kādam interesē varbūt tad padziļināt izprast par solo taksonomiju, tad šis ir ļoti labs materiāls, ar kuru var iepazīties. Tur gan mazliet jāpameklē, lai viņu atrast, ir Solo Taxonomy and English Language Learners. Un mēs redzam, kas tad ir solo taksonomija. Structure of the observed learning outcome. Tas nozīmē, ka tas ir ne tik daudz, kā mēs veidojam šos te pārbaudas darbus, bet tas, ko mēs novērojam mācīšanās procesa rezultātā, tad novēroto mācīšanos rezultātu struktūra. Tad tas ir tas, kā skolēns ir parādījis savas prasmes. Latvijā tātad Eiropas moderno valodu centrs ar Eiropas komisijas atbalstu Latvijā ir notikuši vairāk relang projekti. Un šeit mēs redzam slaidā, ka, lai veicinātu izglītības kvalitātes nodrošināšanu un mobilitāti pēc valsts izglītības satura centra lūguma, tika organizēti šie te relang kursi, un tātad pirmie notika 2014. gadā, un viņi bija par tēmu, kā tad mēs varam pielīdzināt šos valodas eksāmenus Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas apguves līmeņiem. Un šie projekti Latvijā ir turpinājušies vairākus gadus, tātad ir notikuši vismaz 6 relang projekti, par kuriem es varēju atrast informāciju. Pēdējie 3 ir noteikti notikuši sadarbībā ar Latvijas angļu valodas skolotāju asociāciju, un šajos projektu ietvaros tās bija katru gadu, tās bija 3 dienas, kad skolotāji sanāca kopā un skatījās, kā tad mēs varam pielīdzināt pārbaudes darbus vai eksāmenus šīm te Eiropas kopīgām pamatnostādnēm. Un kāpēc tas būtu būtiski? Tas būtu ļoti būtiski, lai mēs, veidojot pārbaudes darbus, nebūtu pretrunā ar šīm te Eiropas kopīgām pamatnostādnēm. Jo, ja mēs veidojam pārbaudes darbus pēc solo taksonomijas, tas nozīmē, ka mēs šīs prasmes ļoti saskaldam. Un 1., 2. līmenis, kas ir tas zemākais domāšanas līmenis, skolu vērtēšanas sistēmās es esmu redzējis, ka tie ir 60, varbūt pat reizēm 70%. Tas nozīmē, ja skolēns prot
atpazīt, ja prot ievietot vārdiņu teikumā, tad sanāktu, ka viņš ir apgūs valodu, teiksim, B2 līmenī vai B1 līmenī, kas gluži tā nebūtu. Tas nozīmē, ka svešvalodās tomēr, ja mēs runājam par pārbaudas darbu, tad mums ir ļoti būtiski, lai mēs šīs prasmes integrējam, nevis tieši otrādi viņas saskaldam. Bet kur noteikti solo taksonomijai vajadzētu parādīties, viņai noteikti vajadzētu parādīties šo te novēroto mācīšanās rezultātu struktūrā. Un solo taksonomija sastāv no 5 pakāpēm. Jūs redzat, šeit slaidā ir no Oxford University Press metodoloģiskā izdevuma mācību grāmatai Blue Dot 3, kas ir solo taksonomija, un mēs redzam, kādā veidā viņa pamazām mēs parādam, kā skolēns, cik dziļi viņš spēj saprast un izpildīt šos tātad parādīt savas prasmes, ja? Vai viņš ir tikai iesācējs, jo reizē mēs zinām, ka varbūt, ja tā ir 1. klase, tad skolēnam ir tas klusēšanas periods, ka viņam vajadzīgs neliels laiks, pirms viņš vispār sāk strādāt. Tālāk mēs redzam, mums ir viena ideja, vairākas idejas mēs savienojam, un tālāk jau mēs varam viņas paplašināt, integrēt. Izziņas darbības līmenis, esat noteikti redzējuši, ir aptuvenais vēlamais solo līmeņa proporciju sadalījums nobeiguma darbā. Tātad šeit piekritīšu arī valsts metodiķiem gan matemātikā, Guntai Lācei, gan latviešu valodā, un tātad, ka šos te procentus skolotājiem nav jāņem kalkulators un viņus burtiski jāprēķina, un, teiksim, ja man tajā, teiksim, otrajā solo man neiet iekšā pietiekoši daudz uzdevums, tad es nevaru trenēties šīs prasmes, lai man būtu noteiktais procents skaits. Noteikti tas tā nav, bet kas būtu ļoti būtiski, mēs redzam apakšā šo Gausa līkni, tas nozīmē, ka tātad 1. līmenis mums praktiski ir mazāk, tālāk mums tas, kas ir tas vidusposms, 2., 3. līmenis ir vairāk, un atkal pēdējais, kas jau ir komplicētākais, tātad tas līmenis mums jau atkal ir mazāk. Tātad mēs visvairāk tomēr strādājam ar šo te 2., 3. līmeni, bet tai pašā laikā skolēniem, kam varbūt ir arī tā valoda 1. līmenī vai 4. līmenī, lai viņiem ir iespēja sevi parādīt. Tad es ilgi domāju, kur ir kāpēc mēs pārprotam saistībā ar šo pārbaudas darbu izstrādi, ir tā, ka ļoti bieži tas ir iekļauts skolas vērtēšanas sistēmā, ka skolotājiem ir jāizstrādā šis pārbaudas darbs, ievērojot visas solo taksonomijas. Reizēm tas var būt, ka ir izdarāms, teiksim, ja es runāju par kādu tematu, mēs esam apgūši tematu veselīgs dzīvesveids, es varu ievietot tur visas taksonomijas, taču būs arī tādi uzdevumi, kur varbūt, ka visas pilnīgi taksonomijas būs grūti iekļaut, teiksim, uzdevuma nosacījumā, bet šīs taksonomijas noteikti parādīsies skolēnu, teiksim, prasmēs, jeb rezultātos, ja? Un mēs redzam, ka šeit, paldies Joe Horgan par dalīšanos, Latvijas Angļu skolotāju asociācijas arī kursos ar vērtēšanas sistēmu, ko Joe ir izstrādājis, un mēs redzam, ja skolas vērtēšanas kritērijos ir tas, ka skolotājiem ir jāizstrādā tātad šis pārbaudas darbs, ievērojot visus solo taksonomijas punktus, reizēm tas ir mazliet izaicinoši. Un līdz ar to tātad skolotājs Džeu šeit iesaka, kā šo te, teiksim, prezentācijas veidošanas rubriku, kur mēs varētu saskatīt, varbūt ir grūti saskatīt šo solo 1, ka tas ir saturs. No vienas puses tas liekas nedaudz, jocīgi, ka saturu mēs ieliekam pie solo 1, bet ja mēs paskatāmies, kā tas saturs atklājas, tad tas ir tas, kur mēs redzam, cik dziļi skolēns ir spējis tātad šo te prezentāciju veikt. Tieši tas pats, ja mēs runājam par
valodas bagātība, valodas apjoms un diapazons, ja, tad tas šeit ir ielikts ar 1, kas, liekas ļoti dīvaini, jo tāpēc, ka, kā tad mēs valodas bagātību varam vērtēt ar solo 1. Tāpēc es teiktu, ir ļoti grūti svešvalodās atsevišķos darbos veidot šo te pārbaudes darbu, ievērojot visus solo taksonomijas, bet noteikti solo taksonomijai ir jāparādās tur, kā skolēns šīs te prasmes vai kompetences ir pielietojis, apguvis un parādījis. Ja? Tātad, ja tas ir solo 1, tad varbūt skolēns runā lietotā valoda daļēji atbilst kontekstam, lieto pietiekamu vārdu un struktūras krājumu, lai spētu par tematu izteikties vispārīgi un aprakstoši. Un šis te solo, ja mēs padomājam, tad noteikti tas apraksts, kā mēs aprakstīsim solo, teiksim tādā 1. klases līmenī, 7. klases līmenī un tālāk arī 12. klases līmenī, es domāju, ka viņš tomēr stipri mums atšķirsies. Bija jautājumi sākumskolas skolotājiem, un ja būs tā, ka vēl ir jautājumi, tad varbūt, ka mums ir jāveido atsevišķa tikšanās reize tieši sākumskolai, un tad šeit varbūt ir solo taksonomijas tāds mini piemērs. Es izmantoju šīs grāmatas idejas, kā mēs un adaptēju, kā mums parādās sākumskolā solo taksonomija, jo tas bija ar viens no skolotāju jautājumiem. Tātad, ja mēs runājam par dārziņiem, tad, ja tā ir par augļiem un dārziņiem, ja tas ir solo 1 līmenis, tad skolotājs, piemēram, var pateikt, ka this is an apple. Savukārt, ja tas jau ir par vairākas lietas iekļaujām, apples are red, yellow and green, 3. līmenī jau mēs veidojam sakarības, relations. I like apples, but I don't like plums, tātad mēs jau varam savienot kopā vairākas lietas. Un 4. jau tas, ka skolēns jau padziļinātāk māk pamatot, izteikties, I like apples because they are healthy, tātad mēs redzam, ka šis domāšanas dziļums pamazām pieaug. Tad skolotāji prasīja, vai tātad mēs varam lietot jau tās grāmatas un kā tad šie dažādie līmeņi parādās. Šeit es ieliku piemēru no viena no mācību līdzekļiem English Plus, Oxford University Press. Mēs redzam, ka šajā te vocabulary and listening, stundā, kur mēs strādājam ar vārdu krājumu un klausīšanos, mēs redzam, ka grāmatas autori jau ir ielikuši šos uzdevumus pēc grūtības pakāpes, pie kam viņi ir pieaugušā grūtības pakāpē. Šie uzdevumi nav pēc solo, bet tas ir pēc grūtības pakāpes, un tātad mēs varam redzēt, ka tie ir 1. līmenī, 2. līmenī, un tālāk jau ir iespēja arī 3. līmenī, kur skolēns veido pats savus piemērus, izmantojot kādu noteiktu gramatikas struktūru. Skolotāja komentāri. Tātad skola ar vērtēšanas sistēmas metodisko jautājumu strādā 2. gadu, daudz esam paveikuši, esam attīstījušies līdz vienotai izpratnei par pārbaudas darba kvalitāti, uzdevuma atbilstībai solo, sabalansētības, metodiskie soļi no temata līdz vērtējuma izlikšanai. Un seminārā ieklausīšos ar mērķi, lai veiktu paškontroli savām izpratnēm. Strādājot Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijā, es noteikti, ka zinu, ka Latvijā ir ļoti daudz talantīgu, ļoti daudz labu skolotāju, un varbūt, ka kādā brīdī tad skolotājiem jāsanāk kopā, un mēs viens otram varam palīdzēt, tātad dalīties pieredzē, kā es tātad daru, lai ar šīm labās prakses piemēriem padalīties, lai es redzu, kā kolēģi ar to strādā. Un tagad daži jautājumi, kurus skolotāji ir uzdevuši. Tātad vēlos sadzirdēt specifiskos svešvalodām, piemēram, dažādu domāšanas dziļumu realizāciju viena klausīšanās vai lasīšanas uzdevumu ietvaros.
Nu, tātad dažādu domāšanas dziļumu jautājumu iekļaušana viena lasīšanas vai klausīšanās uzdevuma ietvaros reizēm skolēnam var sagādāt nevajadzīgu papildus kognitīvo slodzi. Tas bija viens no ieteikumiem, ko aptaujājot skolotājus, skolotāji minēja saistībā ar pagājušā gada eksāmeniem, un mēs esam arī par to runājuši kopā ar pārbaudījumu, ar valsts pārbaudījumu daļas ekspertu Taķanu Kundu. Tātad, un šeit mēs redzam, ka ja tie ir klausīšanās uzdevumi, tad parasti mēs zinām, ka mēs šos uzdevumus veicam, mēs klausamies vismaz 2 reizes. Nu, un ja mēs gribam ielikt dažādas klausīšanās no tā dziļuma uzdevumus, tad ko mēs varam darīt, ka mēs varam otrā reizē, varbūt, ka ar to pašu klausīšanās uzdevumu jums ir jau otrs uzdevums, kurš ir nedaudz padziļināti. Un, ja ir nepieciešams, ja skolotājs jūt, ka skolēniem tomēr vēl 3. reizi jānoklausās, tad to var darīt arī 3. reizi. Nu, un šeit atkal piemēri no iepriekš pieminētās grāmatas, mēs redzam, ka klausīšanās šai grāmatai šie te pārbaudes darbi ir izstādāti 2 līmeņos. Tātad viens no līmeņiem šeit ir, ja mēs esam tātad, basic test, tātad, tāda iesācēja līmenī, tad tur mēs redzam, ka tur mums jau ir dotas atbildes, mums ir jāapvelk tikai pareizā atbilde. Savukārt, ja paskatāmies pa labi, tad, ja mēs esam standarta līmenī, tad tur jau mēs redzam, ir nedaudz sarežģītāks uzdevums, kur skolēnam jau ir jāsaklaus un jāievieto vārds tekstā. Un tieši tas pats attiecas arī uz vārdu krājumu. Ja tas ir zemāka līmeņa uzdevums, tad mēs varam dot, kuri jau ir doti, mēs izvēlamies pareizo atbildi, savukārt mazliet sarežģītāk līmeņa uzdevums, kur skolēnam ir definīcija un viņam varbūt ir jāievieto vārds. Tātad, vai ir iespējams vērtēt rakstīšanu un runāšanu atsevišķi, vai ir obligāti vērtēt visas prasmes, lasīšanu, klausīšanās, rakstīšanu un runāšanu kopā? Tas var būt gan. Tas var būt gan kā kompleksa pārbaudes darba sastāvdaļa, gan kā atsevišķs sumatīvais darbs. Tas noteikti būs atkarīgs no tā, cik apjomīgs tas ir pret ieguldīto darbu, cik daudz mēs esam strādājuši ar to tēmu, cik plašas zināšanas tas ietver. Ja tie būs uzrakstīti 6 teikumus, tad es teiktu, ka tas būs kompleksā pārbaudes darba sastāvdaļa. Savukārt, ja tas ir jau, teiksim, ar kāda no rakstīšanas prasmēm, vai tā būs vēstule vai eseja, ar kur mums ir bijis uzstādīts sasniedzamais rezultāts, ka skolēnam šīs prasmes ir jāapgūst, un mēs esam strādājuši ilgākā laika periodā, tad tas var būt arī kā atsevišķs pārbaudes darbs, jo tas parāda skolēnu produktīvās prasmes, runāt prasmi un rakstīt prasmi. Bet būtiski ir, ka tas attiecas uz konkrētā temata būtiskāko sasniedzamo rezultātu. Un noteikti šādam pārbaudes darbam mums būs nepieciešams snieguma līmeņa apraksts. Tas var būt gan valsts izstrādātais un eksāmenos lietotais, gan tas var būt arī skolotāji paši radīts. Būtiski ir, lai skolēniem būtu iespēja ar tiem iepriekš iepazīties un ne tikai varbūt, ka izlasīt, bet tātad stundās mēs jau esam strādājuši ar līdzīgu darbu, tātad mēs esam jau vērtējuši, mēs varbūt esam veikuši savstarpējo vērtēšanu, varbūt skolēni pāros vai grupās ir izvērtējuši viens otru darbu, un tātad skolēnam ir pilnīgi skaidrs, kas viņam būtu jāsasniedz, kas viņam būtu jādara, lai viņš maksimāli labāk varētu šo darbu izpildīt un apgūt šīs te prasmes, kā viņš savas prasmes, kompetences var uzlabot. Tad par vērtēšanu par rakstisko uzdevumu esei ir jābūt 20 punktiem sakarā ar eksāmenā noteiktiem kritērijiem, bet īpatsvars ir 25%. Es saprotu to, ka tā tad ir noteikti skolas vērtēšanas nosacījums, ka visām prasmēm ir vienāds procents, bet skolotājs ir izlēmis vērtēt skolēna eseju pēc eksāmenā noteiktajiem kritērijiem. Eksāmena noteiktie kritēriji tiek veidot ņemot vērā noteiktus praktiskus apsvērums, taču skolotājiem nav obligāti izmantot eksāmena noteiktos kritērijus. Skolotājs
skolotājs drīkst veidot slā, jeb snieguma līmeņa aprakstu, attiecīgi pielāgojot punktu skaitu. Tā, teiksim, piemēram, šeit, ka būs par snieguma līmeņa aprakstā, tie būs 25 punkti. Kā noteikt gala rezultātu 12. klasē augstākā līmeņa kursā, jo standartā ir noteikts obligāto darbu skaits un vērtēšanas kritērijas. Skolas vērtēšanas kritērijos ir norādīts, ka skolēns var uzlabot savu gala atzīmi, uzrakstot gala pārbaudījumu. Kā 12. klases skolēns var uzlabot gada vērtējumu, ja pedagogs E-klases žurnālā augstākā līmeņa piekļuvas nosacījuma vērtējumu ir licis ballēs. Teiksim, ja vērtējums ir izlikts ballēs, mēs nevaram balles ielikt tāpat žurnālā. Tātad, lai mēs ieliktu balles žurnālā, tātad tam ir noteikts atsegums, tam ir noteikti procenti, pēc kas tad tā balle ir, no kā tad viņa sastāv. Tātad standarts mums nosaka sasniedzamos rezultātus. Un augstākajā kursā, mācību satura apgūves līmeņa kursā, mēs zinām, ka nav tikai 3 pārbaudes darbi, tie ir piekļuvas darbi ar zināmiem vērtēšanas kritērijiem. Šajā kursā skolēnam noteikti būs vairāk nekā tikai 3 vērtējumi, tātad mums ir noteikti jāiekļauj visas valodas prasmes. Un gala pārbaudas darbs, tas būs tāds darbs, kur skolēns, ja viņš vēlas, var uzlabot savu vērtējumu, un viņam būtu jāatspoguļo atsevišķajos darbos pārbaudītās prasmes. Tas nozīmē, ka tas būs apjomīgāks, tas nebūs viena darba, teiksim, vērtējums, tātad tur mums galvenās kursa laikā attīstītās zināšanas, prasmes un kompetences noteikti jāiekļauj, tātad viņš ir noteikti kompleksāks, apjomīgāks. Apgūstot augstākā līmeņa kursus, cik lielā mērā ir jēgpilni piedāvāt pirmā līmeņa uzdevumus pārbaudes darbos. Ja tas ir varbūt pārbaudes darbs par kādu noteiktu tematu, kaut vai šo pašu veselīgs dzīvesveids vai kāds tas varētu būt, tad, protams, ka tur mums ir vieglāk, mēs varam gan par vārdu krājumu, gan par gramatiku, bet ja tā ir eseja, tad es neteiktu, ka tas ir pārbaudes darbs, ka tur mēs varētu teikt, ka tas pārbaudas darbā, ka tas ir pārbaudas darbs pirmajā solo līmenī. Tātad, bet noteikti šajā pārbaudas darbā, ja mēs paskatīsimies uz šiem te novērotiem mācīšanās rezultātiem, tajā attiecīgajā struktūrā, ja mūsu snieguma līmeņa aprakstā, mēs redzam, ka tur jau parādīsies. Tātad bieži vien to solo mēs gribam pielietot, lai izveidotu to pārbaudas darbu. Bet ja tas pārbaudas darbs ir, teiksim, produktīvās prasmes, tad tur izveidot pārbaudas darbu esejai ar pirmā līmeņa uzdevumiem, es pilnīgi saprotu, ka ir ļoti grūti atrast, kā tas varētu būt jēgpilni. Tāpēc es teiktu, ka esejai mēs redzam, kā viņā parādās šie te līmeņi. Un šo slaidiņu es paņēmu tātad no valsts pārbaudas darbiem, un mēs redzam, ka arī šis solo vērtējums, ja mēs salīdzinātu, kā solo mēs varētu definēt sākums skolā, un jau augstākā līmeņa kursā mēs redzam uztver un lieto vārdus, frāzes, teikums un dažādus tekstu veidus svešvalodā. Tātad it kā šeit ir domāta tā viena struktūra, bet mēs redzam, ka viņa ir daudz sarežģītāka nekā viņa ir sākumskolā, kur varbūt mēs prasam uzrakstīt konkrētu vienu vārdiņu. Ja? Tātad mēs jau skatāmies, kā šajā esejā, kā šie solo līmeņi attiecīgi parādās. Kā organizēt runāšanas prasmi pārbaudi, ja klasē ir 30 skolēni? Tātad tur ir jāmeklē dažādas iespējas, dažādi risinājumi, kā to varētu darīt. Un šie risinājumi, kas varētu būt? Varētu būt savstarpējā vērtēšana, tikpat labi tie varētu būt kādi tehniskie rīki. Zinu, ka ir skolotāji, kas izmanto, kur skolēns ieraksta šo te audio tekstu, kur tātad viņš tiek ievietots noteiktā šajā te rīkā, kur pārējie skolēni arī var noklausīties, kur pārējie skolēni var izvērtēt tātad savstarpējā vērtēšana, viens otra ierunāto tekstu. Tas var būt uzdevums pāros, piemēram, 9. klases eksāmenā,
eksāmenā, tās varētu būt prezentācijas ar jautājumu uzdošanu. Nu, parasti tātad es viņas veidoju kā prezentācijas, kur katram skolēnam ir noteikts minūšu laiks, ko viņš prezentē savu runu, savukārt pārējie skolēni sagatavo jautājumus, kur viņi uzdod papildus jautājumus skolēnam. Tas nozīmē, ka tur notiek tā interakcija, kur man kā skolotājam es varu arī uzdot kādu jautājumu, bet es varu arī tas, ka likt skolēniem arī no zināmas punktus par jautājumu uzdošanu, tātad apvienot dažādas prasmes. Bet te tātad noteikti viena konkrēta ieteikama nav, tas nozīmē, ka skolotājiem ir jāmeklē tās iespējas, kā tātad viņš šo prasmu pārbaudi var veikt. Īsti nav skaidrības par atzīmēm uz baltā fona, vai drīkst likt tikai vērtējumu uz zilā fona. Nu, tātad skaidrojums skolas vērtēšanas sistēmā tiek nodefinēts, kā atspoguļot vērtējums. Tātad vērtējuma ballēs ir sumatīvie un ir tikai par temata noslēguma darbiem. Parasti izvēlas baltās ailes formatīvam vērtējumam, zilās ailes sumatīvam vērtējumam. Ir ļoti būtiski, ka skola ir vienojusies, jo, piemēram, sākuma skolā, ja nemaldos, tad var formatīvo vērtējumu gan izteikt ar stapu, gan izteikt ar procentiem, kaut gan es noteikti ieteiktu pieturēties pie viena, lai skolēniem, vecākiem ir skaidrs, nu, teiksim, ka formatīvais vērtējums mums parādās procentos, un tālāk jau, ja tas ir sumatīvais vērtējums, tad tas ir stap. Kā labāk vērtēt vārdiņus, pārbaudas darbus, diktātus un prezentācijas, nu, piemēram, par grāmatas lasīšanām, pēc kādiem kritērijiem vērtēt mutisko atbildi. Tātad vispirms jāsāk padomāt, vai šie ir kompleksi darbi. Ja tas ir vārdiņu pārbaudas darbs vai diktāts bez citiem uzdevumiem, tad visticamāk, ka tas mums ir formatīvais pārbaudas darbs, jo viņš pārbauda tikai ierobežotas noteiktas zināšanas vai prasmes, viņš nav kompleks. Savukārt, ja tā ir prezentācija, nu, piemēram, grāmatas prezentācija, tas varētu būt arī sumatīvs pārbaudas darbs, ja viņš pārbaudīs kompleksas prasmes. Bet kas būtu būtiski, ka šīs te prasmes tiek atspoguļotas uzdevuma nosacījumos un snieguma līmeņa aprakstā un saskan ar tematā izvirzītajiem sasniedzējiem rezultātiem. Tātad, ja es esmu plānojot šo te savu tematisko plānu ielicis šādu sasniedzamo rezultātu, nu, piemēram, es zinu, ja nemaldos Jaunmārupas pamatskola, tātad viņiem ir skolas mērķis, ka viņi strādā ar lasīt prasmi, nu, pamatskolā. Tas nozīmē, ka ja mums skolai ir šāds sasniedzamais rezultāts, tad mēs metodiski uz to ejam, un tad arī mēs varam veidot šo te darbu kā sumatīvo pārbaudas darbu. Un mutisko atbildi noteikti mēs vērtējam izmantojot snieguma līmeņa aprakstu. Tātad šeit ir, vai varam izmantot jau izdevniecību Pearson, Oxford University Press, National Geographic izstrādotos pārbaudas darbus. Jā, noteikti mēs varam viņus izmantot, taču skolotājiem vajadzētu apskatīties, vai tiešām vai šajā darbā ir iekļautas dažāda dziļuma līmeņa uzdevumi. Nu, tātad, ja mēs jūtam, ka nu, kāda līmeņa, padziļinātā līmeņa, teiksim, uzdevums nav, tad mēs pielāgojam un pieliekam klāt attiecīgā līmeņa uzdevumu, tātad, lai skolēnam ir šie visi dziļuma līmeņi parādīti. Caurviju prasmi vērtēšana sumatīvajā vērtēšanā. Nu, tātad, caurviju prasmes valodā mēs vērtējam kompleksi, tātad mums jau tas ir integrēts caur valodas darbībām. Nu, piemēram, mēs zinām, ka ja tā ir 9. klase, tad mums jau ir, nu, mēs vērtējam interaction, tātad kā skolēns uzdod jautājumus, kā viņš atbild, kritisko domāšanu, sadarbību, ja kā viņš sadarbojas ar grupā, pārī, jeb ja tas ir dialogā, ja, tātad mums šie te caurviju prasmes, viņas ir iekļautas iekšā šajos te svešvalodu sasniedzamajos rezultātos, un noteikti var papētīt arī metodisko materiālu, kā attīstīt caurviju prasmes. Vēlos iegūt loģiskus faktiem balstītu pamatojumu, kā svērtie vērtējumi uzlabos skolēnu mācību rezultātus.
un kādi ir to ieguvumi. Šeit ir noteikti būtisks skaidrojošais darbs, skolotājiem nav obligāti izmantot svērto vērtējumu, tas ir nepieciešams tad, ja skolotājs uzskata, ka šīs prasmes pakāpeniski attīstās, un tātad mācību gadu beigās vai semestra beigās skolēnam bija iespēja būtiski uzlabot. Ja? Mēs svērto vērtējumu izvēlamies tikai tad, ja tas ir jēgpilni, ja ne, tad svērtais vērtējums nav obligāti jāizmanto. Un būtu ļoti būtiski pārliecināties, ka skolēnam ir skaidra šī te vērtēšanas sistēma. Tātad šis pēdējais darbs ir kompleksāks nekā pirmie pārbaudas darbi. Vai pildot pārbaudas darba vērtēšanas kritēriju tabulu, katram sasniedzamajam rezultātam ir iespējams vienmēr norādīt konkrētu solo taksonomijas līmeni. Es teiktu, ka nevienmēr. Visticamāk, ka būs tā, ka tas uzdevums ir pārsvarā viņš atspoguļo vienu solo līmeni, teiksim, solo 2. Bet, ja ir kādi piemēri, kas ir grūtāki vai vieglāki, tad varētu būt, ka kāds līmenis, kas prasa sarežģītākas domāšanas prasmes, valodas prasmes, ka viņš varētu būt solo 3, bet pārsvarā tas viens uzdevums ir uz vienu solo līmeni, bet, tā tad varētu būt arī atsevišķi izņēmumi. Kā vērtēt darbu, kuru skolēns radījis, izmantojot mākslīgo intelektu? Šeit droši vien, ka mums skolotājiem jāpārdomā, kā mēs šos darbus organizējam, jāpārskata, kā mēs to daram, ka mēs lielāko daļu darbu pildam klasē, jo ja pat mēs ieliekam kādā rīkā pārbaudīt, tad MI parāda, mākslīgais intelekts parāda tikai varbūtību, tad ir iespējama 80% varbūtība. Tad es teiktu, ka skolotājs izvēlas tādus darba veidus, lai skolēnam nebūtu iespēja šos rīkus izmantot. Ko darīt ar vērtējumiem skolēniem, kur mācību gadu laikā ir mainījuši skolu un pārbaudas darbu skaits atšķiras, kādu svaru piešķirt, pildītajiem, nepildītiem? Šeit noteikti ir jābūt skolas vērtēšanas sistēmā iekļautiem nosacījumiem, kā skola rīkojas šajās situācijās, ko skola dara, vai viņa piešķir vienādu svaru, un tas būs noteikti individuāli. Risinājumi ir jābūt tātad skolas mēroga vērtēšanas kārtības noteikumos, kur var apskatīt angļu un vācu valodas pārbaudas darbu paraugus. Tātad ir skola 2030 materiālos valsts pārbaudas darbi. Vai visi zinām par diferenciāciju, ka tā tiek iekļaut mācību procesā, vai ieskaitēt diferencējumie skolēni tiek vērtēti atšķirīgi? Tātad diferenciācija ir nepieciešama, lai skolēns palīdzētu viņam sasniegt šo sasniedzamo rezultātu, un mēs viņu varam veikt dažādos veidos saistībā ar saturu, ar procesu, palielinot laiku, piemēram, produktu, tātad, kā varbūt tās būs atgādnes, vai varbūt, ka tie būs lielāki burti, un ar vidi, kas ir atmosfēra, atsevišķa telpa. Atkal šeit visticamāk, ka mēs viņus pielāgojam mācību procesā, bet ja vien skolēnam nav noteikti kodi vai kādi citi nosacījumi, kas nosaka, ka tas darbs ir savādāks, tad skolēni veic to pašu darbu. Bet šeit ir ieteikums konsultēties ar atbalsta speciālistiem, konkrēti kāds atbalsts tad šim skolēnam ir nepieciešams. Par svērtajiem vērtējumiem vai formatīvajos darbos ir jāiekļauj visi izziņas līmeņi. Formatīvais darbs nav ļoti apjomīgs darbs, jo tad skolotāji mēs jau neredzam ne rīta, ne vakara, ja? Jo, formatīvais pārbaudas darbs, varbūt, ka tas ir otrajā, es laikam teiktu otrajā, trešajā līmenī vai pirmajā, otrajā, bet mēs nekoncentrējamies visu laiku tikai uz vienu formatīvo izziņas līmeni. Parasti es formatīvos darbiņus veidoju, uz 15-20 minūtēm, lai mēs nepārslogotu skolēnu un lai tas man vienkārši dod to ieskatu, tātad kādas prasmes vēl ir nepieciešams attīstīt. Formatīvo vērtējumu nelabo, ja skolēns nav bijis skolā, viņam ir iespēja to uzrakstīt, lai pārliecinātos par šī brīža sniegumu. Un formatīvais vērtējums noteikti neietekmē sumatīvo vērtējumu. Tas ļauj mums saprast pieļautās kļūdas un kā labāku rezultātu uzrādīt sumatīvajā pārbaudas darbā.
Kā sākuma skolas skolotājam, skola 2030 sasniedzamos rezultātus padarīt saprotamus gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Mums ir plānots strādāt ar liecību sasniedzamajiem rezultātiem. Tas nozīmē, ka mēs lūgsim tiem, skolotājiem, kas grib pieteikties ekspertu grupā, mēs mēģināsim, mums ir dota zaļā gaisma, ka mēs drīkstam šos liecības sasniedzamos rezultātus pārskatīt. Tas nozīmē, ka mēs mēģināsim apskatīt, kuri no šiem sasniedzamiem rezultātiem ir jēgpilni, ļoti derīgi, kurus tomēr vajadzētu varbūt uzlabot, lai skolēniem un skolotājiem un vecākiem būtu skaidrāks, bet noteikti šis ir darbs, kur mēs sadarbojamies un izskaidrojam, kāds ir darbs, kād mēs ierakstam to tātad gan žurnālā, gan varbūt kādā savādākā veidā, un noteikti, ja skolēni vērtē viens otra darbu savstarpējā vai pašnovērtēšanā, tad viņiem arī būs skaidrāks, tātad kādi ir šī vērtēšanas kritēriji un kas būtu jādara. Nu, un tātad esmu pie pēdējiem slaidiem, tātad plānotais tuvākajā nākotnē. Ceru, ka daļēji atbildēju uz jautājumiem. Ja gadījumā jums vēl ir kādi jautājumi, tad angļu valodas skolotāju kopienas veidošana šeit ir ierakstīts. Tas nozīmē, ka lūgt jums aizpildīt anketiņu, slaidā redzam, un tad, lai mēs varētu apzināties, kādas ir tad tie būtiskākie jautājumi, kāda pedagogu profesionālā pilnveida skolotājiem tālāk būtu nepieciešama, un arī tur ir jautājums, vai jūs vēlaties piedalīties ekspertu grupā, kādā klašu grupā, jo, ja, piemēram, mums tā kā tagad mēs varētu aicināt sākuma skolas skolotājus, tad mēs labprāt priecātos tikties ar skolotājiem, kas gribētu ar šo te strādāt. Jo, protams, ka lai kaut ko mēs varētu mainīt, nu tad pie tā ir jāstrādā. Neviens laimes lācis cits neatnāks, un tas jau ir ļoti pozitīvi, ka mums šī iespēja ir un ka ir ļauts to darīt. Tad 1. aprīlī 4:00 ir paredzēts seminārs par aktualitātes par valsts pārbaudījumu darbiem angļu valodā, sadarbībā ar Taķjanu Kundu, kas ir valsts pārbaudījuma departamenta vecākā eksperte. Un tātad sākuma skolas angļu valodas skolotāju ekspertu grupas izveida, par kuras runāju, tātad par šo te liecības sasniedzamo rezultātu caurskatīšanai, uzlabošanai. Un šeit ir arī slaids, kas jums būs pieejams par metodiskiem materiāliem par vērtēšanu, ja jūs vēl tomēr vēlaties šīs te zināšanas padziļināt. Ja gadījumā ir kādi jautājumi, tad noteikti tos jūs varat ierakstīt anketā vai arī sazināties ar mani. Šeit ir arī e-pastiņš. Paldies visiem par iespēju pievienoties, un laikam jau tā ir, ka ja mēs kaut ko gribam mainīt, tad mums pašiem vien ir jāiesaistās, jo skolotāji jau ir tie, kas ar to strādā, un bieži vien, ja kaut kādas izmaiņas veids cilvēki, kas nestrādā šajā vidē, tad varbūt, ka tur var rasties problēmas. Tā kā, manuprāt, šī ir lieliska iespēja, kad uz doto brīdi mums ir dota zaļā gaisma, ka mēs varam uzlabot šos liecības sasniegumos rezultātus. Esam domājuši arī par citām lietām, bet to tad, ja, tālāk mums izdosies šos jautājums virzīt tālāk. Paldies jums liels un priecāšos tikties nākamajos pasākumos!